Čau, čau, mīļās dāmas, nu ko jums droši vien ir rīts? Es te vakarā, kur saulrieta enerģijā ierakstu jums foršu video par blokiem un bailēm, superīgi foršu tēmu, kur mēs apskatīsim šonedēļ. Un es gribu iesākt ar tiešām tādu, es te sarakstīju visu kaut ko, bet kāpēc vajag ar tiem strādāt? Un kas notiek, kad mēs pastrādājam ar tām bailēm un blokiem? Jūs redzēsiet, cik daudzreiz vieglāk ir dzīvot, cik daudzreiz vieglāk ir sapņot, vēlēties un nonākt īstenībā līdz tam, ko tā tava sirds ritīgi kauts, grib, un kā es jau jums katrā solī jums saku, uzdrošinieties, ierakstiet to, ko jūs gribat, ja? Bet tas, kamēr nonāk līdz tas, ko es gribu, ir jābūt ļoti, ļoti drosmīgam un ļoti, ļoti sevi ir jāiepazīst un jāskatās daudz sevi dažādās situācijās un jāvēro un jāprasa draugiem un jābūt tādam ok, es šādi rīkojos labi, jā, bet es gribētu citādāk, kā es to varētu darīt, tāpēc arī ar bailēm un blokiem es jūs iesaku ar pilnīgi tādu entuziasmu un tādu izzināšanas tādu, kā es gribu sevi izzināt vairāk šodien iet iekšā, tāda aiztais asnīts iet, un es gribu sevi iepazīt, es gribu sevi izzināt, es gribu sevi ieraudzīt, un es gribu sevi iztestēt, un tad es gribu iznākt ārā drosmīgāk, jo ko mēs nemācamies, kā mazināt bailes vai mazināt blokus, mēs mācamies, kā būt drosmīgākām, kā būt saprotošākām un saprast tos savus iestatījumus, lai mēs varam ielikt iestatījumu, hei, es eju daru un eju uz priekšu, tā kā šī būs forša nedēļa, jums būs dažādi uzdevumi, būs par meliem, būs soli pa solim cauri blokiem no dažādām arī no maniem kursiem iepriekšējiem. Tā kā jums būs ļoti, ļoti vērtīga nedēļa. Šodien sāksim ar tādu vieglu, foršu un arī mazliet tādu maģisku, sagatavot sērkociņus, padedzināt, jo tos pirmos blokus un tās pirmās domas forši izrakstīsim šodien ārā. Bet tiem, kam varbūt ir pirmā reize un arī atkārtot šo vienmēr ir vērts, kas ir bailes un bloki, un kā es te tā uzrakstīju, iemācītas patiesības, kuras nodotas no paudzes paudzē caur ģimeni, TV, kultūru. Tas ir tādas lietas, kuras mēs citreiz pasakam, un mēs nesaprotam, no kurienes viņš vispār nāk, bet viņš tik dzīvs, viņš tik manējais, tik tāds, šī taču nav mana lieta. Šis nevar būt, es atceros, ka es dzīvokli dabūju Siguldā. Pēc tam, kad es atbraucu no saviem ārzemju ceļojumiem, es dabūju dzīvokli un bija ritīgi skaists dzīvoklis un tā, un es jūtos tik nenormāli vainīgi, jo manā apziņā bija baigi kaut kur ieprogrammēts, ka no sākuma taču vajag palīdzēt vecākiem, pirms tu sev kaut ko labu dari, ja? Un šādas te tu tā kā, ko? Tas ir tāpatām kā, nezinu, tur visi tie ticējumi neslauki no galda, drupačas nost aizslaucīs naudu, ja, vai maizīt nemet ārā, visādi šādas, bet viņiem ir apakšā maizīt nemet ārā. Tu vienmēr pārēdies, tu nekad nemet ēdienu ārā, un tu beigās esi tāds diezgan nelaimīgs, jo ja tu izmet kaut ko, tu jūties šausmīgi vainīgs, ja? Un šādas te tādas lietiņas, un viņas ir tāds baigais kopums, tāds ritīgs apaudzes koks ar visu kaut ko visādiem ķērpīšiem, un viņas tā pa bišķiņam mēs četinam vaļā, jo mēs skatāmies, šajā situācijā es sevi bremzēju, es sev neļauju, es vienmēr aizbēgu prom, es šitā te pretojos, ok, tad mēs ejam iekšā un skatāmies, kas tur ir, tāpēc arī šodien mēs tev skatīsimies, pētīsim un būs forši, es apsolu, varat aizdzert pat tāds ciet un tā pateikt, es esmu tik drosmīga, es šodien došos iekšā superīgā ceļojumā, sevī, es sevi izpētīšu, es sevi ieraudzīšu, es ar jau aizrautību jau nevaru sagaidīt ieraudzīt savus blokus un bailes un ieraudzīt, kā es varu kļūt drosmīgāk un vēl vairāk uzdrīkstēties. Un tādi iedomājies, ka šis ir forši arī tāds rituāls, ko iedod high five, iedod 5 sev par to, ka jā, es daru, es eju, un nevis tā kā, ka mēs citiem, tu 5, tā kā tev labs nāk, bet tā kā man, tu 5, yes, vēl viens bloks, atradu vēl vienu bloku, yes, un atrisināt, tad vispār, wow, super, vai ne? Tā kā ar tādu pašu entuziasmu kā es. Un kāpēc es ar tādu entuziasmu eju, jo tāpēc, kad es agrāk gāju ar tādu, man likās, ka tā ir tāda šausmīga tumša lieta, man likās, ka tev tur vajag nenormālāko speciālistu, lai kaut ko atrisinātu, un ir noteikti lietas, kuras speciālists var tev kaut ko tādu pateikt, ko tu vienkārši pats no sevis no malas neredzi, bet es redzu, ka savā laikā, savā ritmā arī viss atrisinās un ir forši, ir superīgi un nevajag šitās te halucigēnās pieredzes vienmēr vai superterapeitus un nezinu ko, lai tu sev uzlabotu dzīvi jau šodien. Ja tīpaši, ja mums tas varbūt nav pieejams, ja. Bet tātad, kādi bloki? Tev ir jāvēro sevi būs, es vienkārši šodien tāds apkopojums un uzdevumi būs pavisam viegli, bet te tev tādam ieskatam, piemēram,
kāds ir labāks par mani, noteikti skaties, ja jūs par darbu, par attiecībām vai par kaut ko, un jums tā, viņa jau labāk, viņa jau labāk zina, vai viņš jau labāk zina, viņa ārprāts ir tik daudz kouču. Manai māsai vajadzētu noteikti pirmai apprecēties pirms manis. Ja šādi te viņi tādi neapzināti, pilnīgi, ka pēc tam liekas pilnīgs durdoms, es atvainojos, bet tāds man nekad nesanāks, es tāda nepiedzimu, lai to un to darītu, lai tas un tas man izdotos, par vēlu vai par agru, vai es esmu par jaunu, vai es esmu par vecu, Visi šie te par kaut kas man nav kārtībā, lai es to darītu, lai es to uzsāktu, lai es to mēģinātu, lai es ļautu sev sapņot un dzīvot savu sapņu dzīvi. Tātad te tu vēros, kur tu ikdienā, un atkal, kā es jums saku, vienmēr vērojiet sevi sarunās ar saviem draugiem, ar saviem vecākiem, ar savu otro pusīti, ar saviem bērniem, ko jūs sakat, kā jūs sakat, un kā jūs piefiksējat. Šis jau nav man, tur jau tiem jaunajiem, jau tie sociālajie mēdī, viņiem jau sanāk, ko tad es jau tāds dinozaurs, Kāds dinozaurs? Sociālās mēdīs iemācīties ir tieši tāpat, kā iemācies lasīt. Iemācies lasīt franču valodā, piemēram, aizņems tas tev kaut kādu laiku, protams, bet tā ir prasme, ko tu vari iemācīties, un mācīties mēs varam visu mūžu, un visu mūžu mums sanāk. Arī tā ir ticība, piemēram, ka tikai jaunības gados mēs ātri mācāmies. Nē. Man liekas, ka dažas lietas ir vienkārši tā, ka tu esi vecāks un apzinīgāks. Es, piemēram, vēsturi daudzreiz labāk mācos šobrīd nekā universitātē bakalaura grādu, jo man interesē, es redzu tās vietas, es eju uz pēti, es klausos stāstus, es klausos jaunas teorijas, klausos podkāstus, man liekas, wow, cik interesanti, Un tātad šādas tās teorijas atkal forši ir priekš sevis apgāst. Savas teorijas, hipotēzes izvirzītās apgāst. Sajūtas pie blokiem vienmēr ir kauns un vainas sajūta. Ritīgi bailes varbūt viens, bet ir ļoti arī kauns un vainas sajūta, kas var būt tā kā, ja es to darīšu vai izdarīšu, man sanāks vai nesanāks kauns. Un kauns citu cilvēku priekšā, tad varbūt tā kā tu vilies sevi, bet tur daudz, kas saistīts ar citiem un vainas apziņa. Citreiz ir sajūta, ka es atņemšu kādam. Ja man ļoti veiksies, tad es noteikti, vai arī, ja pie manis atnāks klients, es noteikti, kā es atņemšu tam cilvēkam klientus, vai arī ārpēc nepietiek klienti, viņš atņems man klientus, tad tā sajūta, ka nav pietiekami, ka pasaulē ir tikai 3 klienti, pasaulē ir tikai 3 vīrieši, kurus var vēlēties, vai arī tikai 3 cilvēkiem ir, tikai 3 sievietēm ir lemts palikt stāvoklī, un ārpēc tā noteikti neesmu, noteikti manai draudzenei vajadzētu pirmajā, viņa jau 12 gadus mēģina, Saprot, šādas te, un tad, kad tu apsēdies un padomā tā, un tur nav tā loģika, tāpēc jums saka, wow, stop, ir forši, vai arī tikai tiem ir iespēja kļūt par biznesa cilvēkiem. Nē, jebkuram ir iespēja kļūt, tā ir arī prasme, kur var iemācīties. Jā, tiem, kas agrāk sāk, varbūt viņiem ir lielāka iespēja, ka viņi jau būs visu kaut ko samācījušies, bet tas jau nenozīmē, ka es nevaru sākt, vai ne? Tātad, jā, es nebūšu vērtīga, mani atstums, ja es to un to darīšu, mani izstums tā kā ārā no man draugu pulka. Mums ir ļoti bieži, lielākais, man liekas, ir no tādiem blokiem, ka mums ir bail zaudēt to savu sociālo kaut kādu, tas pat nav status, bet to, kur es esmu, savus draugus, savu ģimeni, savu visu kaut ko, tā, ka mēs kaut ko sākam uzdrīkstēties darīt. Un, jā, es teikšu atklāti, ir lietas un cilvēki, kurus tu zaudē, un ir skaisti cilvēki, kurus tu iegūst, jo kamēr mēs visu laiku pielāgojamies un esam savās bailītēs, tikmēr mēs varbūt esam ļoti ērti citiem. Par to varbūt kādu citu reizīt, Bet skatieties arī pie savas manifestācijas, ja jums parādās sajūta, ka tu centies kādam ieriept vai pierādīt, piedod mīļā, bet šī nebūs pareizā manifestācija, ja tu jūti, es gribu to mašīnu, tāpēc, ka tad, kad es piebraukšu, visas mans draudzenes vienkārši skatīsies un viņām būs, viņām skaudīs, Šī nebūs. Tas nebūs. Tas nav no sirds. Tas ir no tāda ego-ritīgā pierādīšanas. Tā kā arī te vērojat ritīgi savus sajūtas, ka jūs ejat cauri. Ja tur ir kaut kāda pierādīšana, es gribu pierādīt vīram vai draudzenei vai mammai vai vienalga kam, kad es varu. No. Tā kā vērojam. Un šīs te ir sajūtas. Mums būs uzdevums arī šodien. Bet es jau jums pateikšu. Paskatāmies tās sajūtas. Viņas nav sliktas. Vienkārši, jā, manī ir šis, ka es vēl gribu pierādīt. Manī ir tas, ka man vēl skauž. Man vēl kaut kur sāp, man vēl kaut kur sev jāsadziedina, jāpieņem. Es pieņemu sev kā skaudīgu biču. Es sev mīlu. Tāda ir jābūt tev attieksmē pret sevi. Un tā, kas vēl,
Jā, tas iemesls, kā es jums saku, vēlreiz atgādinu, vienkārši ir vieglāk dzīvot pēc tam. Tad, kad tu esi, piemēram, es ar to dzīvokļa jautājumu, es tik vainīgi jūtos, bet es toreiz ar mammu arī izrunāju, es saku, ārpus mamma, es jūtos, man tāda sajūta, ka man tā kā būtu tev jāpalīdz, kaut gan man tas dzīvoklis bija pat tik lētu naudu iedots, un jā, un viņš bija skaistāks un foršāks nekā vecākiem, es viņu izīrēju, tas nebija tā, ka es aizgāju un nopirku, un vienalga, kaut vai es būtu nopirkus, un mamma teica, kā tu tev vispār domāt, es par tevi priecājos, ka tev iet tik labi, un es domāju, bet, protams, katrs vecāks priecāsies par savu bērnu, ka viņam iet labi, un viņam gribās, lai viņa bērnam iet pat labāk nekā viņiem, tas ir tīri, un es tā, kā, es nezinu, bet es biju tik tādā apmātībā, tādā dziļā mākonī iekšā ar šo domu, ka ārprāts man taču vajadzētu vecākiem palīdzēt vispirms. Un tā arī tāds bloks ritīs tev kaut kur ir vecākiem palīdz, tam palīdz visiem, tikai ne sev, ja? Un vērojot šādas te lietas. Un viņi nāk, tie bloki visu laiku nāk pie mums apakaļ un tās bailītes. Mēs tikai kļūstam drosmīgāk. Mēs netrenējam mazāk blokus ieraudzīt vai atstumt malā. Mēs trenējam vairāk savu drosmi. Tā kā jā, šodienas uzdevums pavisam viegls, rakstam, pēc tam sadedzinam, uztaisam savu maģisko rituālu, tad paskatāmies ar kādām kurpēm mēs gribam iekāpt tajā jaunajā manifestācijā. Un tiešām skatāties, neņemat svešas kurpes. Neņemat, tādā ziņā, ka tad, kad jūs tās bildes sūtat, visas Pinterest kurpes ir derīgas un tur būs ritīgi forši, bet skatieties, kas ir jūsējais. Es šodien arī mēs gājām pa Miami Beach un tur tādi veikali, kur viss tās spīdīgās kleitas un skatos. Un mēs kā gājām tādā, kur ir vairāk tādas sērferu drēbes un tāds, un es tur jūtos kā mājās, es tur jūtos forši, tas nav tāpēc, ka tu kaut ko var atļauties, nevar atļauties vai kaut kas tāds, bet man patīk tāds, un es jūtu, ka tur es jūtos tā kā, es jūtos labi, ja, un skaties, ņem tās kurpes tādas, kurās tu jūties labi, kurās tu jūties tu, ja, nevis tās ir, ja man būs tās kurpes Gucci, tad visi domās, ka man ir nauda, bet lai tev ir tās vienalga kādas čībiņas, un tev ir nauda, un tu vienkārši jūties laimīgi ar sevi. Jo pēdējais, ko es jums gribu šodien atgādināt, ja, to savējo, ja, tas, kas jau jums ir un ko jūs gribat manifestēt un ko jūs gribat vairāk, jums noteikti kaut kas jau no tā dzīvē ir. Vai tā ir nauda, vai tās ir attiecības mīlestība, vai tas ir kaut kāds sasniegums, vai tas ir kaut kas jau jums ir no tā. Ja tu viņu pratīs novērtēt, tas radīsies vairāk. Es, piemēram, šonedēļ, visu nedēļu praktizēju to, ko es kā ar jums sāku. Es dievinu, kuras esmu, es dievinu, kas es esmu, es dievinu, kādas lietas ar mani notiek. Un šodien vienkārši mums fantastiskas lietas, mēs visi kaut kur esam bijuši, mums visi kaut kādi pēkšņi, visādi piedāvājumi, viss kaut kas tas cilvēki vienkārši nāk, un mēs tā, wow, ok, interesanti dzīve notiek, ir cits tāds ātrums, tāpēc, ka es ļoti, ļoti, ļoti lielā pateicībā iekāpu arī tagad. Es skriešu skatīties saulrietu līdz galam, kur viņš jau riet. Jūs, lūdzu, dodaties iekšā, sadedzināt un iekāpjat tajās jaunajās kurpēs un paņemat tādas ritīgi savējās kurpes, ritīgi foršās, ritīgas, o, tas ir manējais. Es savā jaunajā identitātei šajās kurpēs jūtos wow, un iedomājies arī, ka tu tajās kurpēs esi un ka tu vari no sirds pateikt kādam sev tuvam cilvēkam, zini, kas ir, es lepojos ar to, kas es esmu šodien. Es lepojos ar savu jauno identitāti, es lepojos ar to, ka es esmu pārvarējis savus blokus, es lepojos ar to, ka es esmu ceļā uz saviem lielajiem sasniegumiem, es lepojos ar to, ka es skaļi varu pateikt, kādus sasniegumus es gribu. Un tad iedomājies, kādas kurpes tev tur kājās.